Šonedēļ esam sarūpējuši jums īpašu stāstu sēriju. Viesosimies gan Siguldas pusē, lai tiktos ar deju kolektīvu Purenīte, un raidījumu otrajā daļā stāstīsim par kādu ļoti īpašu vietu Ādažos – Baltezera baznīcu. Katram bērnam ir sava vieta, kur viņš iemācās būt daļa no kā lielāka. Kādam tā ir skatuve, citiem komanda, bet Siguldas pirmajā pamatskolā skolēniem jau paaudzēm tā ir Purenīte. Tas nav tikai deju kolektīvs, tā ir kopiena, stāsts, tradīcija. Un šogad viņi atkal ir ceļā uz Latvijas kultūras lielāko svētku notikumu 13. skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertu. Purenīte dibināta pirms vairāk nekā 30 gadiem. Tas bija sapnis, deju kolektīvs, kur katrs bērns ir gaidīts. Šodien kolektīvā dejo vairāk nekā 100 bērnu, un viņi dejo no sirds. Tad, kad es atnācu uz šo skolu, tad palika viena grupiņa no iepriekšējās vadītājas. Un tad pamazām veidojās, un bija brīži, kad Purenītē bija pat 10 grupas, deju grupas. Principā iznāk, kad es šo kolektīvu kā Purenīti viņu izveidoju. Mēs arī to nosaukumu izveidojām, kad bērni balsoja, kāds būs nosaukums. Kad sākās ārzemju braucieni, tad vajadzēja nosaukumu, un tajā vienā zīmītē bija Purenīte. Mēs izvēlējāmies Purenīti. Katrai lielai lietai ir sava sirds, un Purenītes sirds ir skolotāja Dzintra Fogele. Viņa kolektīvu vada jau kopš tās dzimšanas. Viņa ne tikai māca deju soļus, viņa iedvesmo. Un tā ir man ir tādas 3 stihijas, mani mazbērni, mans darbs un deja. Pat es dejoju no 6 gadu vecuma. Sāku dejot savā skoliņā, kura bija maza lauku skoliņa. Un es atceros savu pirmo skolotāju, viņu sauc Mudīta Razmjāņeca. Man vienmēr ir paticis dejot. Un tad, kad es jau biju lielāka meitene, tad jau es dejoju ciemdeju kolektīvā. Un tad jau es dejoju Salasgrīvā jauniešu deju kolektīvā, kur ar man bija ļoti laba vadītāja, Valentīna Kalniņa. Un tad es atnācu uz Siguldu, un tad es dejoju Gundegā mazu brīdi. Un ļoti ilgi nodejoju vidējās paudzes deju kolektīvā Siguldietis. Un tagad es dejoju senioru deju kolektīvā Sidravdants. Es vienmēr esmu bērniem teikusi, ka dejošana nav nekāda lēkāšana, tā ir nepārtraukta domāšana. Tur ir jādomā gan zīmējums, kurā tev izdejot, gan tev jāredz partneris, gan tev vēl jābūt skaistam, smaidīgam, sakoptam un priecīgam. Jo tu nāc priekšā cilvēkiem dejo, nav tā. Purenītes dejotāji dejo ne tikai soļus, viņi dejo vērtības, piederību, cieņu, pateicību. Deja kļūst par valodu, kurā bērni izsaka sevi. Tautu dejas man nozīmē daudz, jo tad es varu izdejot savas emocijas. Es sāku dejot tautu dejas, jo mani brāļi sākumā dejoja tautu dejas, un mana mamma gribēja, lai es dejoju arī tautas dejas. Pirmkārt, es eju šajā skolā, kā arī mana māsīca gāja, un tad man ļoti iepatikās, jo es biju 4-gadniece, varētu teikt, un es skatījos, kā viņa dejo. Prieks vienkārši tev patīk izbaudīt, visu kaut ko darīt, kamēr tu dejo. Es jūtos brīva, priecīga, kad vispār piedalos, un arī sajūsmā to, kad es rādu visiem savas spējas. Skolotāja Dzintra Fogele ir ne tikai deju kolektīvu vadītāja, viņa ir iedvesmotāja. To vislabāk pierāda bērni paši. Viņi izvēlējās rakstīt darbu par savu skolotāju. Nevis uzdevuma vārdā, bet no sirds. Jo viņi ir skolotāji, kuru atceras ne tikai iemācīto soļu dēļ. Es uzrakstīju radošu pētniecisko darbu par Dzintra Fogeli, jo viņa man bija 1. klases audzinātāja, un arī viņa bija manus brāļus mācījusi, kā arī klases audzinātāja. Un 1. gadus skolā arī viņa man mācīja dejošanu. Šeit es pastāstīju vispār, kas ir Dzintra Fogele un ko viņa man ir nozīmējusi. Šeit ir bildes no tā, ka viņa bija mazāka, manā vecumā apmēram, un kā viņai vispār sākās dejas. Un šeit ir viss mūsu kolektīvs. Savukārt Elza izvēlējās pētīt pašas Purenītes vēsturi, no pirmajiem soļiem līdz šodienai, jo šis kolektīvs viņai nozīmē ko vairāk nekā tikai deja. Tā ir vieta, kur rodas stāsti, ko gribas saglabāt. Es rakstu pētniecisko darbu par Purenīti, jo, lai papildinātu un uzzinātu vairāk par Purenītes vēsturi. Šis ir Purenītes logo, tas arī ir stārpiem. Un
Festivāli ir daudz kur arī notikuši. Čehijā, Ungārijā, Saldū, Talsī, Liepājā un arī citās vietās. Un te ir jautājumi, ko mēs uzdevām Purinītes dalībniekiem. Jūšana ir iemācījusi, kā pareizi uzlikt tērpu, to, kā precēties, kā būt vienā komandā, atbalstīt un saprast otru, stātu stāju un patiesu smaidu, arī pastelsiet un saktiņu pareizi piesprast. Bet ja pasauli pievīn un atcīns, tā turpināt dejot tā, it kā nekas nebūtu bijis. Un kā tu izvēlējies Purinītes nākotni? Lielākā daļa atbildēja, ka būs liels kolektīvs, brauksim uz koncertiem, Taizem, Itālijām un citām valstīm. Un arī piedalīsies katros dziesmu un deju svētkos. Es domāju, ka Purinīte nākotnē būs labākais kolektīvs Latvijā. Visi skolēni gribēs darboties šajā kolektīvē. Šovasar Rīgā notiks 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmas un deju svētki. Notikums, kuru gaida bērni visā Latvijā. Purinīte gatavojas ar aizrautību, katrs solis mēģinājumā, kā solis pretī sapnim. Šis periods ir ļoti labs, tas ir ļoti mērķtiecīgs, ir uz ko tiekties, ir ko darīt, ir mērķis liels un bērni ļoti grib, paši arī, un paši ļoti motivēti. Un var teikt, ka dažiem tā motivācija parādās drusku par vēlu pirms skatēm, bet visi ļoti priecīgi, ka esam tikuši uz šiem svētkiem un bijām satraukušies, ka varēja kāda grupa netikt. Dziesmu un deju svētki nav tikai kalendārā ierakstīts datums. Daudziem bērniem tā ir sapņa piepildīšanās, iespēja kļūt par daļu no kaut kā lielāka. Daudzās ģimenēs piedalīšanās svētkos jau kļuvusi par tradīciju. Vecāki stāsta par saviem svētkiem, vecvecāki par saviem, un šie stāsti bērniem kļūst par spārniem, kas ved uz mēģinājumiem, uz skatuvu, uz brīdi, kurā viņi paši kļūst par daļu no Latvijas elpas. Es ļoti vēlos piedalīties, es jau pāris gadus vēlos piedalīties, un priekš manis tā ir latviešu tradīcija, tā ir dzimtā valsts, tas ir tas, kas mēs esam kā latvieši, daļa no mums. Es jūtos lieliski, manuprāt, tautas dejas būtu jādejo vairāk cilvēkiem. Tas ir fantastiska pieredze. Es dejoju jau 5. klasē. Es vienkārši pievienojos, tāpēc, ka tā ir daļa no mūsu tradīcijām, tā ir mūsu latviešu tauta, un es vēlējos to pieredzēt. Man ģimenē ir bijuši daudz cilvēki, kas gāja tautdejās, man vēl joprojām onkulis iet tautdejās, un es vienkārši redzu, cik skaisti tas ir dejot un pieredzēt visu ar savu kolektīvu. Un man ļoti patīk tas, ko var gūt, esot ar savu kolektīvu, ar otro ģimeni. Mana mamma ar mani ļoti lepojas, un es teiktu to, ka viņa ir priecīga, ka es esmu to sasniegusi, jo, kā jūs teicat, ģimenē tā ir lieta to, ka mēs dejojam, dziedam, un tas, ka es tagad tieku uz dziesmu un deju svētkiem, manuprāt, viņa padara lepnu un priecīgu. Es varu pateikt, ka man, piemēram, ir savas emocijas. Es viņas esmu izjutusi deju svētkos, finālos, un kad tiešām tu dejo to deju pēdējo koncertu, un tev asaras tādas emocionāls ir. Un kad es redzu, ka bērni to arī izjūt, un man liekas, ka tas arī ir tāds, emocionāls brīdis, kad viņi ir visi kopā, tie tūkstoši, un viņi veido vienu kopīgu to zīmējumu, vienu deju, var teikt, vienu elpu. Un tas man arī ir tāds liels gandarījums, kad viņi tur ir. Aiz katra bērna, kas dejo, stāv kāds, kurš tam tic, un tie ir vecāki. Viņi ir klāt gan lielajos koncertos, gan tajos mazajos, kad svarīgākais nav aplausi, bet pats ceļš. Kā jau tiem vecākiem ir kāds savs nepiepildīts sapnis, un līdz ar to arī gribējās, lai manas meitas dejotu. Viņas piekrita, labprātīgi piekrita, un varētu arī tā teikt, ka arī mans dzīves sapnis ir daļēji realizējies. Purinīte nav tikai Siguldas lepnums, tā nes Latvijas vārdu arī pasaulē. Ar dejām viņi priecējuši skatītājus citur. Šie braucieni nav tikai par koncertiem, tie ir piedzīvojumi, kas satuvina. Ceļojot kopā, bērni ne tikai pārstāv savu zemi, viņi iemācās būt komanda, uzticēties un būt lepniem par to, no kurienes nāk.
cītīgi visu laiku gatavojamies, mums ir daudz koncertu, ceļojumu, mēs esam arī braukuši ļoti tālos ceļojumos, piedalījušies Eiropiādēs. Tālākais brauciens mums bija Portugāla, tas bija arī tā kā pēdējais, skaistākais brauciens bija Itālija. Un pats galvenais, mēs vienmēr gatavojamies arī mūsu skolēnu dziesmu deju svētkiem, un mēs esam piedalījušies kādos 4 vai 5 svētkos. Un arī Covid laikā piedalījāmies caur Zoomu, filmējāmies un dejojām ārā un laukā. Purenīte nav tikai deja. Tas ir stāsts, kas dzīvo bērnos, draudzībā, cieņā un kopīgā solī. Un kamēr skan mūzika un dejo sirdis, Purenītes stāsts turpinās no vienas paudzes nākamajā. Un ļoti novēlu savai Purenītei, lai viņa ir vēl 30 un vēl, un lai viņa turpinās tas, ko mēs esam iesākuši. Un svētkiem vienkārši nevar baudīt to dejas prieku. Dejot ir laime, kā Agris teica. Man ar tā ir laime. Es to vēl visiem to.